Kas notiek? Viss apkārt. Kas notiek šodien? Vai tu pamanīji, saproti? Ei, šī paudze ir sametāta, ilūziju pārņemta sabiedrība. Vienotības kolektīvā domāšana veiksmes stāsts nu jau 30 gadus. Intensīva pūļa debilizācija caur uzpirtiem masu mēdījiem. Viņi meklē ienaidnieks visapkārt, šķir sabiedrība, skalo smadzenes visapkārt. Ei, visi vēlas cīties pakaļ vieglai dzīvei, vieglai baudai, daudz naudai. Gremdēties atkarībās, izlaidībā, azarts cēlēs maucībā un alkoholā. Pa piektdienas vakariem piesmirdušas nakts klubus cērumā apmeklēt. Ei, situācija valstī ir kritiska, arvien vairāk cilvēku no valsts aizbraucēji valstī vaiprātīgi tumsonība, izglītības sistēma degradēta, bērni nedzimst, jo cilvēks nav vērtība. Cilvēki nespēj priecāties par dzīvi bez aizlietu mūļa un atkoķētām pudelēm, nabadzība garā un kabatā. Bedrainas ielas, tukši veikali, skatloki bomži ielās, deputāti ar tukšumu lielās, apķēbātas sienas tukšas ar demonu tēliem, apsēstas ielas. Ei, par ko cīnīties un ko aizstāvēt, nabadzīgākā valsts Eiropā. Patriotisms ir katra, nelieša melni un saukļi, ei, tūkstošiem pamesti, nemīlēti bērni. Cilvēki maina partners, vienu pēc otra kā zeķis. Cenas pēc vieglas naudas, lētas seks, tā izzūd veselā tauta, kurai vienotības gēns ir domāšanā. Izlikties par mega gudriem spējīgiem, bez atbildības nav māksla, jo aiz fasādes slēpjas korupcija un izlakta valsts. Ei, nav vērtības ģimenei, dubultie principi valda. Ei, bet lai uzplauktu valsts, viss sākas ar bērniem un ar stiprām ģimenēm, kurās ir patiesas rūpes un mīlestība pret bērniem. Nevis maucības perversijas un skriešana pakaļ fujakiem ar dārgiem auto un meliem, kuri izmanto un pamet meitenes. Ei, valsts uzplaukums sākas ar ticību Dievam, atzīt savas kļūdas, piedot sev un citiem un ar tuvākā cilvēku mīlestību. Ei, par ko cīnīties un ko aizstāvēt, nabadzīgākā valsts Eiropā. Patriotisms ir katra, nelieša melni un saukļi, ei, tūkstošiem pamesti, nemīlēti bērni. Cilvēki maina partners, vienu pēc otra kā zeķis. Dzenas pēc vieglas naudas, lētas seks, tā izzūd veselā tauta, kurai vienotības gēns ir domāšanā. Izlikties par mega gudriem spējīgiem, bez atbildības nav māksla, jo aiz fasādes slēpjas korupcija un izlakta valsts. Ei, nav vērtības ģimenei, dubultie principi valda. Ei, bet lai uzplauktu valsts, viss sākas ar bērniem un ar stiprām ģimenēm, kurās ir patiesas rūpes un mīlestība pret bērniem. Nevis maucības perversijas un skriešana pakaļ fujakiem ar dārgiem auto un meliem, kuri izmanto un pamet meitenes. Ei, valsts uzplaukums sākas ar ticību Dievam, atzīt savas kļūdas,